Labvakar, skatītāji! Labvakar tie, kas skatās mūsu tiešsaistē, un labvakar tie, kas skatīsies vēlāk mūsu ierakstā. Ieraksts vēlāk ir iespējams vērot Veselīgs rīdzinieks Facebook lapā un Veselīga Rīga mājaslapā. Un divi gan YouTube kanālā, un arī Spotify sarunas par veselību. Šī ir otrā saruna. Vakardienas sarunu jau varat vērot ierakstā, ja ir tāda vēlme. Un šodienas saruna būs, kāda ir bērnam piemērota fiziska aktivitāte, uz kuru ir aicināta Laila Ušacka, un varbūt nedaudz var iepazīstināt ar sevi. Jā, labvakar skatītājiem. Sveiki, Rūta, paldies par uzaicinājumu. Jā, nu es esmu svaigi cepts sportārsts un ikdienā strādāju galvenokārt ar sportistiem, bet dažādi profili. Man viena no mīļākām darbvietām ir NBS bruņoties spēkos strādāt karavīriem, kas uzreiz ir pavisam cita sporta medicīna. Bet tā pārsvarā ar hokeju. Bērnu hokejs, pieaugušo hokejs, izlases, hokeja federācija. Brīnišķīgi. Nu, tad sāksim to sarunu, vai ne? Tad cik liela nozīme ir šīm te fiziskajām aktivitātēm bērnam? Liela. Nākamais jautājums. Jā, nu tur to jautājumu ir izvērst īstenībā, protams, ļoti plaši par tām ietekmēm visos virzienos, bet droši vien nekas labāks jau par kustēšanos nav izdomāts un nav radīts. Mēs mēģinām simulēt medicīnā un dzīvē un visādās gudrās nozarēs, kā varētu kļūt veselīgāki un dzīvot ilgāk, bet pašu pamats noteikti būs fiziskās aktivitātes. Un, ja bērns ar to sāks nodarboties jau laicīgi, un runājam par fiziskām aktivitātēm, pie lieliem sportiem ķersimies vēlāk. Ja fiziskās aktivitātes ir jau bērna vecumā ļoti ātri, tiklīdz bērns vispār grib jau pats kustēties, tad ir liela iespēja, ka arī cilvēks visas dzīves laikā būs fiziski aktīvs un uzskatīs to par kādu tādu pašsaprotamu nepieciešamību. Un bez tā vairs pat tā kā nevarēs dzīvot. Tā kā tās nozīmes varētu uzsvērt pa visām jomām, pa visiem, teiksim tā, domēniem. Ja, tur smadzeņu attīstība, fiziskā attīstība, emocionālā attīstība, viss, ko varat iedomāties. Un kāda ir tā situācija mūsdienās, un varbūt situācija Latvijā, varbūt ir kaut kādi piemēri ar citām valstīm, kas ir labie piemēri salīdzinājumā? Vai varbūt mēs esam labais piemērs? Nu, nepārāk, bet jāsaka, es esmu drusku, kā lai saka, angļu valodā tas termins ir bias. Ja tā kā man ir bijis tāds nekorekts vai precīzāk būtu neprecīzs iespējas, jo es jau strādāju ar tiem sportiskajiem. Es jau ikdienā redzu tos kustīgos un aktīvos un varbūt pat pārāk aktīvos. Bet statistika vispār man nepārāk patīk, es viņu galvā mēdzu neturēt. Bet tāda no lielajiem Latvijas datiem, kas vēl bija pirms Covid laika, un tur tā bilde pirmklasnieki, 7-gadīgie, 9-gadīgie, 3-klasnieki, 4. 5. daļa ir ar aptaukošanos, kas ir diezgan daudz. Ja? Es nedomāju, ka pēc Covid kaut kas ir palicis labāk. Bet par pasauli gan man neprasēt. Tā tendence attīstītajās valstīs ir slikta. Aptaukošanās un viss ar to saistītās saslimšanas pieaug. Precīzi cipars neprasēt. Tur droši vien Amerika būs viena no sliktākajām, bet Lielbritānija slikta. Kas labie piemēri, Skandināvija laikam skaitās labi piemēri. Tur tā kustēšanās kaut kādā mērā ir vairāk, un līdz ar to arī tā bērnu metabolā saslimšanu statistika ir bišķi labāka. Bet Latvijā, jā, tā 4. 5. daļa, un diez vai pēc Covid mēs esam palikuši tievāki un kustīgāki. Diemžēl, nē. Kas ir tas, ko mēs varētu darīt, lai uzlabotu šo situāciju? Ja man būtu tāda laba atbilde šo jautājumu, tad mēs pirmo jautājumu būtu jau izlaiduši droši vien. Tur par to notiek diskusijas daudzās iestādēs, daudzos līmeņos. Man jau patīk domāt, ka bērnu kustēšanās sākās no ģimenes. Un, ja mēs gribam iestrādāt bērnos attieksmi pret fiziskajām aktivitātēm kā neatņemam dzīves sastāvdaļu, man šķiet, tam būtu jāsākas ar ģimeni. Jo tad, kad nāk tur arī kaut vai hokejisti mazie spēlē un tie vecāki sēž tribīnēs un ir visnevatoļ tukli un iedzēruši varbūt negluži tēju un ūdeni, un tad tur kaut ko lamā par tā bērnu kustību ātrumu uz laukuma. Es nezinu, vai tam vecākam vispār vajadzētu vērt muti vaļā, jo pats viņš neizskatās šausmīgi kustīgs un aktīvs. Jā, tā kā man šķiet, ka tie ģimenes apstākļi un ģimenes aktivitāte varētu būt tas, kur bērnam pirmais ieliekās attieksme pret fizisko aktivitāti kā
absolūtu ieradumu. Nu, tālāk var runāt par skolām, var runāt par vidas pieejamību, kā mēs vispār dodam iespēju pilsētās, ārpus pilsētām būt aktīviem. Man, piemēram, atmiņā no skolas, ka mums izremontēja stilīgo ģimnāziju un uztaisīja baigi foršo tur pagalmā sporta laukumu, kuram bija atslēga priekšā un teica, ka garajā starpbrīdī spēlēt basketbolu nedrīkst, jo mēs noteikti kaut ko salauzīsim. Man liekas, nu kā tu tagad tādu pusaudzi, vidusskolnieku, viņš grib iet kustēties, bet tu viņam neļauj. Ja, kaut kur tur varētu vēl mēģināt strādāt. Bet es laikam teiktu, ka ģimene būs pirmais, ar ko vajadzētu sākt. Jā, par skolu man arī ir piemērs. Man ir bišķi pretējs piemērs. Mums savukārt nebija nekas slēgts, bija ļauts, bet tad nebija labi aprīkots un bija pilnīgs putekļu kalns. Un, attiecīgi, mēs atgriezāmies stundās melni netīri, melnām mutēm, un tad dabījām rājienus par vismaz izkustējušies. Nu, šmulīgi, tas taču nekas, bet vismaz kustējušies. Labi, ģimene, tas ir skaidrs, bet pieņemsim, attīstot bišķiņ šo jautājumu. Ja ģimene kaut kādiem iemeslu pēc nesniedz šo te piemēru, un attiecīgi skaidrs, ka tas ir ļoti sarežģīts un sensitīvs jautājums, kā mēs kā sabiedrība vai kā klātesošie, līdzās esošie cilvēki varam palīdzēt šo te labot? Nav labas laikam atbildes. Tas, ko mēģina, ir veidot interešu izglītību, kas patiesībā ir daudz pieejama. Nu, Rīgā, droši vien, teikt, ļoti, ļoti daudz. Par lielākām, mazākām izmaksām atkarīgs no sporta veida izvēles, bet interešu izglītība ir pieejama. Sporta stundu kvalitāte, iespējas starpbrīžos kustēties, būt aktīviem, tas būtu otrs. Bet tad tālāk skatoties, vispār veidot to ideju, ka sportot ir stilīgi. Ja? Stilīgie bērni sporto, ka stilīgie jaunieši nodarbojas ar sportu. Un tad arī veidosies tāda pavilkšanās, ka visi iet un visi dara un viss notiek. Un mums bija nesen saruna bišķi jau nākamā līmenī par universitātes vidi. Ja? Latvijas universitātē ir tur pagalmā, jaunajā Torņkalna centrā kaut kādi daži trenažieri uztaisīti. Bet vajag veidot to vidi, ka ir ok, ka visi kustās, ka visur notiek fiziskās aktivitātes. Un tur gan pedagogi var iesaistīties, gan visi tie, kas veido kaut kādas, es nezinu, likumdošanas, iniciatīvas, projektus. Kaut kas caur to visu. Bet katrs bērns jau ir atšķirīgs. Un tur atrast to pieeju, kāpēc tas bērns iesaistīsies un, kas ir vēl svarīgāk, noturēsies tajās fiziskajās aktivitātēs. Man liekas, ka tur tāda viena metode vai viena formula visiem varētu arī nestrādāt. Jā, tur mēs atgriežamies atpakaļ pie ģimenes burbuļu, jo interešu izglītībai vajag pieteikt, vai ne? Kas piesaka un kas ved. Jā, un īstenībā jau tās izmaiņas ar fiziskām aktivitātēm mēdz būt abos virzienos. No vienas puses, protams, ja ģimene aktīva un brīvdienas pavada sportiski un tā ir absolūta nepieciešamība, tad bērns pavalkās un arī to redz kā tādu ikdienas sastāvdaļu. Bet no otras puses, kādreiz tas bērns uzsākot kaut kādas kustības, kaut kādas sporta nodarbības, pavelk līdzi arī savus vecākus. Es atceros, kādreiz strādājot florbolā, tur vasarās nometnes, kur nedēļas beigās atbrauc vecāki un ir spēle, bērni pret vecākiem spēlē florbolu. Un tur ne jau tie vecāki māk spēlēt florbolu, vecāki kapitāli zaudē vienmēr vienos vārtos. Bet ideja, ka mēs visi esam aktīvi un ka mēs kopā kaut kā, gan tas vecāks bērnam, gan bērns vecākam iedod kaut kādu tādu fizisko aktivitāšu perspektīvu. Varbūt pieejot pie nākamā jautājuma, mēs varētu nedaudz pakultivēt, kāds tad ir ieguvums tām fiziskām aktivitātēm. Pa kaut kādām, es nezinu, kā vieglāk kategorizēt kaut kādus tos ieguvumus vai vispārīgi filozofiski pieeja šim jautājumam. Jā, droši vien pirmais būs par fizisko attīstību kā tādu. Bērnam fiziskajā attīstībā kustības ir nenormāli svarīgas. Jebkuras orgānu sistēmas, protams, muskulu skeletālā vai muskuļu un skeleta attīstība būs tas pirmais, ko visi uzsvērs. Bet patiesībā runa ir arī par elpošanas orgānu sistēmu, par plaušu attīstību. Arī tie bērni, kuriem varbūt ir kaut kāds alerģisks fons, varbūt pat uz astmu velk. Ja? Kādreiz bija šausmīgs bailes tos astmātiķus nedod Dievs, viņi ies uz sportu, tur tagad viss slikti. Tieši otrādi, ja? Viņiem jau tā elpceļi ir
vājā vieta. Ir ļoti svarīgi ar fiziskajām aktivitātēm elpceļus trenēt, dot visu laiku šo attīstības stimulu, lai plaušas kļūtu arvien labāks. Sirds asinsrites sistēma, visos līmeņos. Ja mēs atgriežamies pie tās aptaukošanās un liekās svara, tad fiziskās aktivitātes svara korekcijā un ne tik daudz varbūt svara samazināšanā vai nomešanā. Man nepatīk vārds nomešana, bet tāda svara samazināšanā. Bet tieši tās, mēs sakam, ķermeņa kompozīcijas pārveidošanā. Jā, ļoti bieži tā, ka arī pieaugušie uzsāk fiziskās aktivitātes un tie svari rāda to, ko vienmēr rādījuši. Bet tur jau muskuļu tauku procentiņš pamainās, tā attiecība pamainās, un tas bērnu jauniešu attīstībā arī ļoti lielu lomu spēlē. Nākamais, par ko runā, ir smadzeņu attīstība. Joprojām tas gudrais vārds neiroplasticitāte, respektīvi smadzeņu spēja jaunveidoties, veidot šos jaunos savienojumus starp nervu šūnām, apgūt jaunas lietas vieglāk. Tie, kas nodarbojas ar sportu, arī gudrāki esot. Ja, tur tādi pat pētījumi nāk, ka tie, kuriem ir regulāras sporta nodarbības, viņiem augstāk akadēmiskie sasniegumi. Ja. Tā kā arī visas nervu sistēmas tāda, mēs sakam, kognitīvā vai domāšanas attīstība. Vēl viena lieta ir emocionālā stabilitāte. Ja. Ir tādi, kuriem vajag izlādēties, un fiziskās aktivitātes ir labs tāds stresa izlādes veids. Bet nevis vienkārši tagad izārdīties un izplosīties, bet tiešām dod iespēju tai emocionālajai sfērai mazdruscīt stabilizēties tādā nobriešanas virzienā. Tad nākamais jau par pusaudžiem, ka tā sporta vide viņa ir labvēlīga savu ieradumu ziņā. Ja? Visas, teiksim, kaitīgo ieradumu uzreiz profils mazinās. Ja? Sportisti, viņi tomēr lieto mazāk kaitīgas vielas, mazāk iesaistās kaut kādās bīstamās uzvedībās. Ja, tā ir tomēr tāda vide, kas veicina labvēlīgu personības attīstību. Ja, tur ir kaut kādi tie piemēri vai elki, vai angļu valodā saka role models, ja, tie piemēri, kam līdzināties, uz ko tiekties. Ja, un tie tomēr mūsdienās ir veselīgāki. Nav vairs tikai Schwarzeneggers un citi neveselīgi piemēri. Ir kaut kāda tāda. Tā kā tur ļoti daudz. Arī ļoti liela nozīme fiziskām aktivitātēm ir imūnsistēmas stabilitātei. Ja, imūnsistēmas nobriešanai, imūnsistēmas funkcijai. Ja, sportisti mazāk slimo tomēr, tie, kas ar fiziskām aktivitātēm nodarbojas. Es tā parasti domāju, tādos blokos. Miega kvalitāte uzlabojas. Man radās jau trīs tādas. Viens ir par šo emocionālo stabilitāti. Jā, man ļoti patīk šī doma, bet vai šeit ir svarīgi, kādu to fizisko aktivitāti izvēlās? Teiksim, bērnam ir nepieciešams tur iet uz kontaktu kaut kādu sporta veidu un izlādēt šo emociju, vai mēs varam iet vieglatlētikā vai futbolā. Kā to var? Vai tas ir vienkārši individuāli? Mēs skatāmies, kā bērnam padodas, patīk. Vispār, kāpēc bērniem vispār daudz nodarbojas? Vispār bērni ir ļoti aktīvi. Un bērni nodarbojas ar sportu, tāpēc, ka tas ir jautri un tāpēc, ka tas ir forši un tas sagādā prieku. Pieaugušie iet uz sportu, tāpēc, ka vajag, tāpēc, ka tas ir veselīgi, tāpēc, ka tas jādara. Nē, bērni sporto, tāpēc, ka tas ir fun, tas ir jautri. Un tas ir pats svarīgākais bērnam augot, kas ir jāuzsver fizisko aktivitāšu kontekstā, ka bērniem ir jānodarbojas ar sportu, kas viņiem sagādā prieku. Un tad caur šo prieku, caur šo gandarījumu un caur šo aizrautību sportā mēs sākam likt visas tās pārējās sporta vidas kvalitātes, kas ir kaut kāds režīms, kaut kāda atbildība pret ierašanos, pret teņu, tā. Līdz ar to arī no emocionālās sfēras, ja mēs domājam par to, kurš sporta veids būs labāks vai sliktāks, vislabākais ir tas, ar ko nodarbojās, un tas, kas sagādā prieku. Tas, kā pieaugušiem es saku, ka visefektīvākie vingrinājumi ir tie, kurus izpildu, nevis tie, kas ir pielīmēti pie leduskapja un tā. Ja, tā kā tas pats attiecas arī uz bērniem un uz bērnu attīstību. Galvenais mums ir bērnībā ielikt prieku par sportu, un tad, ja izvēlaties sporta veidu, tad jāskatās individuāli. Mums jau tie personības tipi atšķirīgi. Ir tie ekstravertie, tie sabiedriskie, kuriem varbūt komandu sporta veids labāk, un tad ir tādi varbūt introvertāki, kuriem tie individuālie, tur vairāk tā pati vieglatlētika, varbūt tur peldēšana,
Bet peldēšana neaizteikama. Es saku, Latvijā visiem jāmāk peldēt. Latvijas apstākļos peldēšana obligāti būtu visiem bērniem vajadzīga. Bet tas tāds mans viedoklis. Jā. Bet jā, tad ja arī no tās emocionālas un personības attīstības, tad tur individuāli kā pats bērns jūtās un kas viņam patīk. Un kāds varbūt personīgais viedoklis par to izvēlēties kādu konkrētu sporta aktivitāti vai veidu, lai palīdzētu tieši bērnam attīstīt kaut kādas savas citas vājākas puses? Un, teiksim, ja viņš tāds antisociālāks, viņam izvēlēties komandas sporta veidu, viņam tas būs smagi, vai ne? Jā, tā ir diezgan slidena tagad tēma, kuru mēs mēģinam ielīst. Ja mēs runājam tieši par personības attīstības lietām, es neesmu droša, vai to bērnu vajag mēģināt laust. Šis būs jautājums vairāk sporta psihologiem, nevis man. Tas īsti nebūs mans lauciņš, bet mans tiešām tāds personīgs viedoklis, varbūt intuitīvs sajūta ir, ka līdz tam pusaudžu vecumam noteikti nevajag mēģināt bērnam laust to, kā viņš jūtās komfortabli tajās slodzēs. Pieaugušiem patīk teikt, ka jāizkāpj no komforta zonas, bet parasti to saka introvertiem, lai viņi sāk atvērties, bet ekstravertam, lai viņš bišķi aizvarās un beidz pļāpāt, tur to komforta zonas izkāpšanu neviens nepiemina. Es esmu ļoti piesardzīga. Es teiktu, ka tur ar tādu pārmērīgi skubinošu pieeju var kādreiz tam bērnam nodarīt kaitējumu, viņš tikai var vairāk sākt izvairīties no tā sporta, ja viņam radīsies pretestība. Kādreiz pat tas var aizvest līdz tādai gudrais vārds būs somatizācija, respektīvi viņam tiešām pat parādīsies sūdzības. Viņam jāiet uz treniņu, viņam sāp vēders, viņam sāp galva, kam nav nekāda objektīva iemesla, bet tā ir viņa tāda psiholoģiskā pretestība. Tur piesardzīgi, ļoti piesardzīgi. Jā, tas ir diezgan bieži sastopams arī ikdienas praksē par šīm sporta stundām. Jā. Ka nevēlas apmeklēt, nepatīk skolotājs vai nepatīk tas, ko liek darīt. Jā. Un vēl viens par to imūnosistēmu. Kāds ir atkal personīgais viedoklis par treniņiem zemās temperatūrās, piemēram, ārā apstākļos? Jo bieži vien nākās saskarties ar viedokļiem, ka kā tas ir, ka tagad tur -10 vai cik tur tos grādos, tur stadionā spēlēs kaut ko, ja? Jā, tur es teiktu, ir vairāk aspektu, droši vien jāņem vērā. Pirmkārt, bērni vispār atdziest vieglāk, ja? Jo, teiksim, tas ķermeņa virsmas laukums viņiem relatīvi sanāk lielāks pret ķermeņa masu. Tātad sanāk virsma, no kuras viņi var atdot siltumu, viņiem sanāk lielāka. Ja? Viņi var ātrāk atdzist, tas risks skaitās lielāks. Tas būtu viens tāds tīri atdzišanas jautājums. Otrs ir jautājums par elpceļiem. Ja? Tur elpceļu kairinājums un kaut kas tāds. Es nezinu, vai to var pārnest arī uz bērniem, bet par pieaugušajiem tieši par tādu elpceļu kairinājumu saka, ka ja -15, tad būtu piesardzīgi. Tad tā kā jāpiesargājas. Ka varbūt tad nav tā vērts. Tas ieguvums no treniņa nebūs tik liels, cik būs tas kairinājums elpceļiem. Bet ja tā globāli, un tas ir par augstu, par karstu, par jebko, jebkuras straujas, pēkšņas izmaiņas radīs papildu stresa adaptāciju organismam. Ja cilvēks, kurš nekad nav gājis uz ledus peldēm, tagad pēkšņi metīsies un nedēļu no vietas ies ledus peldēs, varbūt nesaslims, bet risks, ka viņš tagad strauji kaut ko šitādu uzsākot darīt, saslims, ir pietiekami liels. Un ar jebkuru fizisku slodzi ir tas pats, ja tā slodze nekad nekāda nav bijusi, un tagad mēs sakam, ejam skriet cross -10 grādos, skaidrs, ka tas var radīt riskus veselībai. Jebkurā situācijā pakāpeniskums būs ārkārtīgi labs. Ja tas cilvēks ir visu laiku trenējies un visu laiku gājis ārā, un ziemā arī tas bērns, viņš daudzās pāri, vienalga, ko viņš dara, pat ja tā ir tikai rotaļāšanās kaut tur bērndārzā skolā, tad iet spēlēt ārā, nezinu, bumbu sniegā vai skriet krosiņu vai spēlēt to pašu futbolu, protams, paredzot, ka viņš ir saģērbies tur adekvāti un tā tā. Es neredzu tam lielākus riskus, kā es nezinu, jebko citu. Bet jautājums ir par to pakāpeniskumu. Tur gan. Jā, respektīvi, ja mēs trenējamies un esam visu laiku trenējušies, tad viss ir ok. Tieši tā. Jo jebkurš, kurš pēkšņi no nulles uzsāk šausmīgus tur skriešanas treniņus, parādīsies sūdzības. Parādīsies, sāpēs viena vieta, otra vieta, vai ne? Varbūt pat tiešām saslims, dabūs kaut kādu vīrusu infekciju, jo pārslodzi. Tas jebkuram, tas vienalga bērns pieaugušais. Par sāpēm. Varbūt ir kāds komentārs. Tad, kad
mēs trenējamies, esam bijuši zālē, sastrādājuši muskuļus, mums ir mēdz būt sāpes. Kā ir ar bērniem? Vai tas ir ok, ka viņiem pēc treniņa sāp kaut kas? Es drīzāk teiktu nē. Tur tad, jānošķir fiziskās aktivitātes no kaut kādas profesionāla sporta un kaut kā tam līdzīgi. Bet bērnam nav jābūt sāpēm. Nē. Jā, kaut kā tāda muskuļu īdēšana tam līdzīgi, bet arī tas bērnam, tādam līdz pubertātei tās ir pārslodzes pazīmes. Jo bērni, pirmkārt, viņiem arī tā vielmaiņa un viss tas augšanas process tāds, ka viņi tādās šausmīgās pārslodzēs nevar iedzīties. Ja mēs pieaugušie jau tur, mēs kā anaerobi varam baigi strādāt, tur piedzīt muskuļus, bērniem tā vielmaiņa vēl nav. Viņiem tā anaerobā, teiksim, enzīmu ķēdīte, kas ir tā glikolīze, viņa vēl nav attīstījusies. Līdz ar to viņi jau piedzīt pilnu ar to laktātu, nemaz tā nevar. Un līdz ar to arī nav pamata domāt, ka viņiem vajadzētu rasties šausmīgi šim te muskuļu tādam sāpīgam nogurumam pēc slodzes. Tā kā, nē, no fizisko aktivitāšu viedokļa bērnam pēc slodzes, ja ir sāpes, tad tur ir jāsāk skatīties slodzes intensitāte, apjoms un tādas lietas. Labi, paldies. Bišķiņai aizbraucām dziļumā. Bet tie ir reālās dzīves jautājumi. Ja mans bērns iet sporta skolā vai sporta treniņos, viņam pēc tam sāp. Jā, jau teiksim, tāds mīts, ka no pain, no gain, vai ne, ka bez sāpēm jau neko tāpat nesasniegs, tas ir, maigi sakot, muļķības, kur vēl bērnu un jauniešu sportā. No šī vajag ārkārtīgi tikt projām. Un visus argumentus, ka mēs taču tā kādreiz trenējāmies un skat kādu mēs maleči, vajag pēc iespējas ātrāk atmest un pāriet uz kaut ko jēdzīgāku. Labi. Atgriežoties nedaudz atpakaļ, mēs nedaudz pieskārāmies jau par tiem personībām, temperamentiem, tam līdzīgi, bet mēs zinām, ka bērni ir dažādi. Ir tie, kas paši skries, dejos, leks, ir gatavi iesaistīties visur, pieņemot, ka ģimenes burbulis ir labvēlīgs. Ja? Un ir tādi bērni, kuri ir tādi lēnīgāki. Varbūt viņam nepatiks tās dejas vai tautu dejas, slēpsies kaut kur zem galdiem, ja no savu partnera. Ar ko šis ir tavuprāt skaidrojams? Tas ir tas bērnu vienkārši temperamenta tips, jā, tās emocionālās, emocionālās veids, introverts, ekstraverts. Protams, tur var līst un mēģināt meklēt arī kaut kādas novirzes, bet tas ir patiesībā ārkārtīgi reti. Un ir tie fiksie aktīvie bērni, kur visā iesaistās, un tādi viņi ir. Un tādi ir arī pieaugušie. Tieši tāpat. Bet, ja no fizisko aktivitāšu viedokļa, tad varbūt tiem, kas ir tādi kautrīgāki un varbūt paši tik ļoti neiesaistās, tur vienkārši ir grūtāk atrast to slodzi, kas viņiem sagādās prieku. Bet es ticu, ka jebkuram var atrast sporta veidu bērnam, kas viņam patiktu, uz ko viņš iet ar prieku. Kāds būtu varbūt tevis ieteiktais ejamais ceļš atrast šo te sporta veidu, kas tad ir tas, kas patīk? Viens ir pazīt savu bērnu, ka viņš ir ekstravertāks vai introvertāks, bet iet vienkārši mēģināt to. Pirmais es iesaku pajautāt bērnam. Tas arī nav slikta ideja, pajautāt bērnam. Ja bērns pēkšņi saka, viņš nodarbosies sportu, kas, es nezinu, vispār nav pieejams, tad, protams, ziepes ir. Bet no kaut kāda, vai tad cita versija ir, vecāki izvēlās, kas varbūt tie pieejamie no menedžmenta, finanšu viedokļa, un piedāvā, ir tāds, kur tu varētu gribēt. Pamēģinam šo. Iet un mēģināt un meklēt. Nav viegli, bet arī, teiksim, man mazā meita, viņai 2 gadi, mēs arī tagad mēģinām iet uz baseinu. Tur ir ļoti dažādi. Brīžiem liekas, ka viņai ļoti patīk, brīžiem viņai vienkārši tur riebjās un viņa pie kā nevar pierunāt. Un ar lielo meitu, kurai 6 gadi līdzīgi. Ja, bet tur bija liela nozīme trenerim. Bija viens treneris, ar kuru galīgi neaizgāja un nepatika, un tur bija jādomā, kā vispār to baseinu tikt. Un nomainījām treneri un atvērās bērniņš un viss un patīk, un tagad prasa, kad varēs iet. Tā kā tur ir jāskatās daudz faktoru. Visas šīs sarunas arī vispār par to, kāpēc globāli bērni nav aktīvi un kā dabūt, lai viņi sporto. Tur ir ļoti, ļoti daudz lietas, kas jāņem kopā. Tur ir šis mazais ģimenes burbulis, tur ir skolas vide, tāda ir, pilsētu vide un tāda sociāla-ekonomiskā vide, un tad ir vispār tas, kas ir likumdošana, pieejamība, tur kaut kādas pulciņu maksas un viss. Tur var runāt daudz un dažādi.
Bet no tādas praktiskās dzīves es iesaku pirmkārt pajautāt pašam bērnam, un tad, ja neaiziet, meklēt treneri citu. Un, mēs bieži saskaramies arī, ka aiziet kaut kāds pāris reizes, un tad apnīk. Ja, vai, es negribu. Kā tev liekas, cik tad ir tās, cik ilgi tad mēģināt saprast, vai dara vai nedara? Jā, grūti to man tā pateikt. Tas arī, viss būs ļoti, uz jebkuru jautājumu tas būs ļoti individuāli, un tā ļoti politikorekti atkratīties un no atbildes. Es teiktu, tas atkarīgs pirmkārt no bērna vecuma, bet otrs, tas ir atkarīgs no trenera. Jo pārsvarā, ja bērnam nodarbība, un nevis pats sporta veids, bet nodarbība nerada prieku un negrib iet un ir kaut kāda pretestība, tad ir jāmeklē no trenera vai no tās nodarbības vadītāja puses kaut kāds cits veids, kā ar to bērnu pastrādāt. Jo pirmkārt, vispār bērni līdz skolas vecumam, organizētas fiziskās aktivitātes, tas, ko mēs saprotam treniņu, ka ir kaut kāds uzdevums, kas ir jāizpilda, līdz pusstundai. Ilgāk tas bērniņš tāpat nespēja koncentrēties. Man arī piemērs no dzīves, lielā meita, es, kad gaidīju otro bērniņu, gāju uz fizioterapiju, un lielā meita, viņai 4 gadi, viņa nāca man līdzi vingrot uz fizioterapiju. Un mēs pēc tās nodarbības braucam mājās, saka, Alis, nāks ar mani nākamreiz uz fizioterapiju? Un viņa saka, mamma, nē, tur bija grūti un garlaicīgi. Un man, protams, arī sanāca smiekli, bet es pēc tam padomāju, bet viņa pateica, vai te es domāju citādi? Es arī domāju, ka tas bija grūti un garlaicīgi. Bet viņa to pateica vienkārši kā naglai uz galvas. Un tad, ko mēs darījām? Nākamreiz nāca 20 minūtes, viņa ar mani kopā pildīja, skaitīja atkārtojums vēl. Un atlikušo laiku viņa pati veidoja savu šķēršļu joslas no tā, kas bija pieejamie tur visādi tur steperi, tad tur bumbas, tad tur vēl kaut kas. Un viņa ņēmās un pildīja, un tad viņai bija azarts lekt tālāk, lekt augstāk, pildīt vēl kaut ko. Tad tas fizioterapeits vēl iedod tur kaut kādu ideju. Un rekur bērns 45 minūtes nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. Organizēti 20 no tām. Bet pārējais rekur mēs atradām pieeju kādu, un viņai patika, viņa nāca atkal ar mani. Bet ne jau 45 minūtes fizioterapija, kas ir grūti un garlaicīgi. Tagad tur tie bērni ir jāmeklē tā pieeja, kā ar to bērnu tikt galā, kas uzrunās. Un cik ilgi, mēģināt saglabāt to vienu sporta veidu, tādu skolas vecumu, es teiktu, kaut kādu vienu ciklu. Ir kaut kāda cikla, ir kaut kāds treniņu cikls, tad ir spēles, tad, sporta spēlēs parasti ir kaut kāds izslēgšanas turnīrs, lai kaut kādu to vienu pilnu posmu tā kā paveic, lai saprotu, par ko ir runa. Bet tas arī jāvienojas ar to bērnu sākumā, ir jābūt skaidriem noteikumiem. Ja tu tagad ej uz treniņiem, tad tev lūk tas un tik ilgi. Tā. Es domāju, ka to visu var izdarīt. Paldies par atbildi. Un tad braucam tālāk, ja? Aiziet. Un profesionālais sports. Jā, pilnīgi cits stāsts. Kur bērnu fiziskā noslodze tiešām ir milzīga, vai ne? Tā ir. Un pēc visa to, kas līdz šim tika izrunāts, tad kāds būtu ievada teksts šim visam? Par profesionālo sportu? Jā. Es gribētu teikt, ka nav tā, ka pilnīgi viss šis profesionālais sports ir absolūti kaitīgs un neveselīgs. Pirmkārt, sporta medicīna jau tā kā attīstās, un mēs arvien vairāk zinām par organismu reakcijas slodzi, adaptācijām. Un tomēr mums ir arī daudz iespēju mērīt organismu atbildes reakcijas slodzi ar to pašu pulsu. Jā. Un mēs varam to mērīt nevis tikai kā pieskriet un pielikt roku un mērīt, kas joprojām ir labi. Jo, ja pulsometrs rāda muļķības, tad nevajag saukt uzreiz ātros, bet sākumā vajag izmērīt ar taustot pulsu. Bet mums dod visu šie gadžeti un iekārtas, viņas dod iespēju arī reāli sekot līdzi, kā tas pulss mainās, un līdz ar to mēs varam daudz precīzāk slodzes apjoms intensitātes pielāgot. Diemžēl daudz, kur bērnu aizvedot uz sportu, galvenokārt jau vecākiem, ir tāds liels gaidas par to, ka tas bērns tagad izaugs līdz NHL. Un, man liekas, ka tur jau sākas lielās ziepes, ka vecāki uzliek kaut kādu tādu lielu mērķi bērnam
varbūt pat ar to bērnu īsti to nesaskaņojot. Bet profesionālais sports, jā, tur tiek izaicināti daudz medicīnas principi, daudz ētikas principi, tā skaitā arī bērnu jauniešu sportā. Bet es domāju, ka varam mēs kaut kā atrast tādu līdzsvaru starp to, ka bērnam ir vēlme iet uz kaut kādiem sasniegumiem, uz rezultātu, bet ka tas joprojām ir veselīgas attīstības robežās. Kaut kā tā. Labi, tad būtībā tās slodzes varētu būt samērīgas. Varētu būt samērīgas. Viņas varētu būt samērīgas. Un bieži vien ir tā, ka pati treniņa un sacensību slodze varbūt pat nav nemaz tik briesmīga. Viņi ir daudzos sporta veidos, viņi ir par daudz, protams. Jo kāpēc šķiet, ka jo vairāk trenēsies, jo labāk kļūs. Bet neviens nav kļūst labāks, tāpēc, ka trenējās. Visi kļūst labāk, tāpēc, ka atjaunojās. Un nav runa par to, ka tagad šausmīgi daudz trenēsies un būs labāks. Nē. Tas, kas pēc tam labi atjaunojās, un tur paliek jau viltīgi. Un ir bērnu sportā ir daudz pārmērību, jā, un to prasa vecāki, to prasa jo treneriem vajag rezultātu, un tad viņi tagad trenē vairāk, un tur tāds jau gan arī aburts loks veidojas, bet ir iespējams salāgot, bet tas, kas paliek sarežģīti, un te atkal ģimenes jautājums noteikti, kā samenedžēt vai salāgot un saplānot treniņus un sportu ar visu pārējo dzīvi. Bērnam jāiet arī skolā, bērnam jāpild mājas darbi, bērnam jāguļ. Un ja tas treniņš ir 6 no rīta, 7 no rīta, tad ir jautājums par miega apjomu, kvalitāti un tādu summāro bērnu slodzi. Ja? Un tad viņi tagad, teiksim, vēl hokejisti ir tādi, kas brauc jauniešu klubi spēlēt Skandināvijā. Tad viņi piekdien vakarā aizlido, svētdien vakarā atlido atpakaļ. Ja, tad pavisam tāds profesionāls piesitiens tas ir. Un tad jautājums, vai visi bērni vispār to var izturēt, gan psihoemocionāli, gan fiziski. Un tur jau tad parādās jautājumi. Jā, ir robežas, kuras ļoti bieži tiek pārkāptas. Par to atjaunošanos varbūt mazliet var pakomentēt, jo, manuprāt, daudziem nav zināms un varbūt līdz galam skaidrs šis fenomens. Atjaunošanās. Kā tā ir tāpat? Viss mūsu organisms cenšas būt kaut kādā tādā relatīvā līdzsvara stāvoklī. Mums patīk piesaukt to gudro vārdu homeostāzi. Relatīvs līdzsvars, tāpēc, ka nav jau tur tā kā visiem parametriem kaut kāds viens cipariņš, ir kaut kādas robežas, ko mēs uzskatām par normu. Un ir vesela virkne visādi ārēju stimulu, kas to mūsu iekšējās vidas līdzsvaru izjauc. Temperatūra, gaisma, tas, ka mēs pēdam, izjauc ļoti daudz iekšējās vidas. Visādi stresori mums tagad apkārt, vai ne? Darbs, skola, vecāki, bērni un kas tik nav. Un fiziskās aktivitātes arī ir viens no stresoriem, kas izjauc iekšējās vidas līdzsvaru. Visiem. Vienalga, cik trenēts, netrenēts, jebkuram, arī profesionālam sportistam slodze izjauc šo iekšējās vidas relatīvo nemainīgumu, jeb stabilitāti. Un organisms pilnīgi visu laiku strādā, lai uzturētu šo relatīvo līdzsvaru. Un tad process, kur organisms strādā, lai atkal no kaut kādas novirzes tiktu uz šo homeostāzi vai līdzsvaru, tā ir tā atjaunošanās. Un pēc slodzes ir jāatjaunojas ļoti daudz kam. Ir jāatjaunojas sirdsdarbības frekvencē, jāatjaunojas enerģijas patēriņam, jāatjaunojas vielmaiņas blakus un gala produktu līmeņiem un tā tālāk. Bet organisms ir diezgan gudrs, jo viņš tā kā domā, man tagad liks atkal nonākt visādās briesmīgās situācijās, tad nebūtu slikti, ja es tam būtu gatavs. Un tad pēc fiziskas slodzes atjaunošanās laikā mēs ceram, ka patiesībā tā bāzīte būs nevis tāda, kāda ir pirms stresora bijusi, bet viņa būs bišķi labāka. Mēs tā kā trenējamies. Tas gudrais vārds ir superkompensācija, ka jebkurš parametrs, jebkurš darbspēja, fizisko darbspēju parametrs superkompensējās, un mēs tā kā pēc tā treniņa sākumā esam noguruši, bet atjaunošanās laikā tas viss ar uzviju tā kā ir labāk. Tad jautājums, kā šī atjaunošanās notiek? Pirmkārt, vai mēs viņai ļaujam notikt? Ja mēs mācām nākamo treniņu, tā kā vēl cilvēks nav atjaunojies, tad tā superkompensācija šļūk bedrītē, un mēs īstenībā paliekam tikai švakāki. Vai ko bieži pieaugušie pamana, ka es taču tā trenējos, bet rezultāts neuzlabojas. Es taču neskrienu ātrāk, es nevaru pacelt vairāk. Es taču tā trenējos, tad rezultāts stagnē. Bērniem, jauniešiem tieši tas pats. Vai sliktākā gadījumā tas rezultāts un visi tie parametri šļūk bedrē.
Nu, tas, uz ko mēs visi ceram, ka ar katru šo trenēšanās epizodu mēs tā kā kļūstam labāki un labāki, spēcīgāki, ātrāki un viss tas, ko olimpiskais moto mums tā teikt saka. Jautājums, kā mēs varam atjaunošanos nodrošināt? Un ir pamatlietas, kuras mēs nekā nevaram aizstāt. Un pats pirmais ir miegs. Absolūti. Miegs ir vislabākais atjaunošanās līdzeklis. Kvalitatīvs uzturs. Tur neslīksim, kas tas ir. Labi? Tad mums jātaisa cita saruna. Kvalitatīvs uzturs. Nu, un tad viss, kas varētu tur vēl tā kā nākt klāt. Bet šīs tās pamatlietas. Ja? Jo sportistam esot ēst, gulēt, trenēties. 3 lietas. Ja? Un tad tā gulēšana, kā atjaunošanās ir. Un bērniem to nedrīkst novērtēt par zemu. Miega apjoms, miega kvalitāte ir pamats, lai bērns vispār atjaunotos. Vai ir kaut kādi aptuveni laika intervāli zināmi? Cik jāguļ bērniem? Nē, cik ir tas atjaunošanās? Mums ir tāds kārtīgs treniņš, vai nākamā dienā es atkal varu iet uz treniņu, vai jābūt dienai starpā? Tas ir atkarīgs no tā, kas treniņā ir darīts. Ļoti dažāda atjaunošanās, ja tas ir lēns, viegls intensitātes treniņš. Nu, teiksim, vakara pastaiga. Katru vakaru jāiet pastaigās. Nav jāgaida caur dienu. Nē, pasaka Dievs, katru dienu jāiet. Ja tas ir bijis ļoti nopietns spēka treniņš, un es gribu uzsvērt, tiešām runājot par bērniem, jauniešiem, saka, ka drīkst būt spēka treniņi. Jā, ar vieglām hantelītēm, varbūt pat papildusvariem, un sākumā mērķis mācīt tehniku, un tad jau tā kā tālāk. Ja tas ir spēka treniņš, tad pēc spēka treniņiem atjaunošanās ir ilgāk. Tā tiešām var būt 2-3 dienas. Nepavēlt visādi tur spēka mitriķi dala. Ir kāju diena, roku diena un kādas tikna dienas. Ja? Nu, tad tāds ir arī mērķis, jo mēs paredzam, ka tā atjaunošanās ir caur dienu. Tur ir atkarīgs no slodzes intensitātes. Jo mazāk intensitāte, jo tāds aerobāks vai vairāk tāds izturības darbiņš, jo ātrāk tiešām jau uz aiznākamo dienu cilvēks būs atjaunojies. Bet bērni vispār atjaunojas ātrāk. Dievs dod mums visiem tādu atjaunošanās ātrumu kā bērniem. Tas ir fenomenāli, tiešām atjaunošanās procesi ir ātrāki, bet tie ir individuāli. Un bērni arī, ko nedrīkst aizmirst, bērni taču attīstās dažādi. Tie, kas ātrāk attīstās, jo visas bērni jauniešu sacensības sports ir balstīts uz tiem, kuri attīstās ātrāk par saviem vienaudžiem. Tad viņi tur ceļ tās medaļas un treneriem reitingu, ja? Bet kad tur viss izlīdzinās, tad parādās citi jautājumi. Tā kā bērnu atjaunošanās miegas uzturs, laiks atkarīgs no slodzes veida intensitātes, bet to atjaunošanos bērnu jūs vienkārši redzēsiet pēc bērnu uzvedības un tā, kā bērns izturās. Pirmais būs miegs, ja, grūtāk iemigt, bērns paliek miegaināks, ja, bērni jaunieši. Kāda ir tāda emocionāla stabilitāte, ja, visa niķošanās un kašķēšanās un tāds kaut kādas īgņošanās, tas arī var būt pārslodzes un tādas pārmērīgas trenēšanās rādītājs. Un vispār kā viņš treniņos uzvedās. Tas treneris ļoti labi redzēs, ka bērns nav atjaunojies. Jā, ir tādi treneri, kur man saka, priekš komandas pulsmetrs, es taču redzu, kā viņš kustās. Man pilnīgi skaidrs, ka ir pa daudz, ka man viss viņam jāiet nost. Tā kā jāsako bērnam un jāprasa, kā viņš jūtās. Un, ko darīt ar pusaudžiem, kuriem tas cirkadiānais ritms drusciņā nobīdās? Un ir, teiksim, tā jau tā vēlākā gulētiešana, grūti no rīta piecelties, un tad ir vēl tie vēlie treniņi. Pietiekami daudz ir tādi jaunieši, kur 8 uzsāk kaut kādu treniņu, ja, tad tur stunda ir treniņš, kamēr mājās ir 10, vēl mājas darbi. Man nav atbildes. Tur viss tā schēma ir garām, protams. Ir, protams, tad jautājums, kāda tā skolas kvalitāte, cikos sākas skolu. Bērnu miega speciālisti daudz stāsta par to, cikos būtu jāsākās vispār skolā, ja, ka nedrīkst agrāk par tiem 9, ja, vai kā tur Latvijas tie miega speciālisti daudz par to runā. Un ka tam pusaudzim tas miegs ir ļoti, ļoti citādāks un svarīgs. Bet, ko es saku, viss atdurās par reālo dzīvi, kā var realitātē menedžēt šos treniņus, kad ir pieejami tur zāļu laiki, treniņu laiki un tā tālāk. Ja, var mēģināt kaut kādas viltības, kā to vakaru padarīt
tādu, neteiksim, vieglāku, bet kā pēc treniņa ātrāk mēģināt attiet. Jo tas jau nav tikai bērniem, tas ir arī pieaugušiem. Ja ir, es nezinu, amatieri tur trenējās basketbolu, hokeju, viņiem lētais pieejamais laiks ir vēlā naktī, tad viņi pusnaktī mājās, kamēr tur, tā teikt, atjaunojas pa savam, ja, ar kaut kādiem tur uzturbagātinātājiem un ar B vitamīnu un raugu, un tad mēģina kaut kā tur aizmigt, ja 3 naktī. Nu, par kādu atjaunošanos mēs varam runāt. Bet reālā dzīve tāda, kāda viņi ir, labāk, ka viņi vispār kustās, un tad ir dažas viltības, kā var mēģināt to nervu sistēmu nomierināt. Ja, gaisma ir tas, kas ļoti, ļoti stimulē tādu uzbudināmību. Slodzes intensitāte, ja ir laba forša atjaunošanās, iedod kaut kādu mierīgu atsildīšanās vingrinājumu, vēlams tur uz muguras. Es, piemēram, kaut kad florbolā mēdzu vadīt atsildīšanos pēc vēl treniņa, es pat izslēdzu lielo gaismu zālē, saliku viņus uz grīdas, un viņiem bija jātaisa kaut kā tur korsets viegli vingrinājumi. Viņiem guļas, pulsiņš nomierinās, bišķi tā simpatiskā, parasimpatiskā nervu sistēma sastabilizējās, un tad ir cerība, ka viņi varbūt drusciņā ātrāk nomierināsies, aizies gulēt. Bet labākais, protams, būtu mainīt treniņu laiku. Un cikos būtu ok? Tas ļoti grūti pateikt. Ja mēs gribētu, ka tas pusaudzis iet ap tiem kaut kādiem 11 gulēt, ja, tur, kamēr visas hormonālās lietas nomierinās, stundu, pusotru. Tad 6-7 treniņš ātrākais. Tā kā vēlākais. Jā, saprat, jā. Jā, bet tas arī tas tik individuāli. Tur jāsako tam bērnam līdzi. Un īstenībā vecāki var ļoti to visu pamanīt. Kāds bērns uzdās, kā viņš jūtās. Un ja tam pusaudzim vecāki ir pie kājas, protams, viņam autoritāte būs drīzāk treneris vai viņa vienaudži. Bet labs treneris arī to pamanīs. Un tad atgriežoties, kā panākt, ka bērni kustās, mums ar tiem treneriem jāstrādā. Mums jābūt foršiem treneriem, viņi jāizglīto, viņi jāmāc, lai viņi zina par bērnu fizioloģiju, par adaptāciju, par miegiem, par atjaunošanos. Man liekas, ka tur vēl mēs varam Latvijā kopumā daudz ko ieguldīt, lai treneru visa blice būtu vēl labāka. Mums ir forši treneri, bet vajag vēl labāk. Un kā ir ar sporta skolām? Un varbūt kāds komentārs vienkārši par skolām. Es arī atceros no savām skolu gaitām, ka tās sporta stundas, protams, viņas saliek, kā viņas saliek. Ja tur ir 5 minūtes, lai tu paspētu tur pēc tam tur nomazgāties, pārģērbties vēl kaut ko, tad pusi tur tās sporta stundas bastoja. Un, tad vēl atkarīgs bija no tā, kāds ir klases sastāvs. Īstenībā bēdīgi ar to pieredzi. Kā ir ar skolām, kas integrē iekš sevis? Respektīvi, līdzīgi kā ar muzikas skolām, kas iekš pamat izglītības pielāgo to sporta aktivitāti. Tās specializētās sporta skolas, kur ir kaut kāds konkrēts sporta veids ar sporta veidu novirzieniem. Un tad tas grafiks tiek būvēts apkārt treniņiem. Jā, šeit ir sportisti, par ko mēs līdz šim runājām, tad viņi tos treniņus pielāgo ap skolām. Un tad ir skola, tur no 9 līdz 3 vai cik. Un tad tos treniņus tur kaut kur būvē apkārt. Tad sporta skola ir tā, kurai viss tā mācību procesa, mācību vide ir būvēta ap treniņiem. Jā, laika menedžmenta ziņā, protams, tas ir kaut kā jēdzīgāk, bet tur ir uzsvars, protams, ļoti uz to, ka šie būs cilvēki, kuru profesija būs saistīta ar sporta vidi. Galvenokārt tātad sportisti tie būs profesionāli, tas būs viņu maizes darbs. Es neteiktu, ka tas ir labs visiem, bet drīzāk tās sporta stundas, kas ir skolā, piemēram, kad daudz jau negāja, tāpēc, ka pēc tam tu tāds sasvīdis staigā apkārt un tā smirtīgs un tā. Es nezinu, man liekas, ka vajag normalizēt atrašanos sporta tērpā. Kāpēc ne? Tikko mēs bijām vienā konferencē, kur studenti nāk uz konferenci klausīties sporta tērpā. Viņi ir pat taisno no kaut kāda treniņa, vai viņi zina, ka viņi tūliņ pēc tās sporta zinātnes konferences, viņiem uzreiz jādodās, ka viņi ies tur pagrabā uz svaru zāli. Pilnīgi normāli, viņi atrodas treniņu tērpās uz zāli, uz to konferenci. Varbūt negluži uzstāties, bet klausīties mierīgi. Man liekas, kaut kā tā ieviest to, ka tā sportošana, ka viņa ir visu laiku klātesoša. Tas ir ok, ka mēs taču visu laiku kustamies, ka mēs esam aktīvi. Mēs braucam riteni uz skolu, riteni mājās. Jā, kaut kā tur. Bet sporta skolas ir labas ar to, ka bērna režīms tiek ārkārtīgi gudri saplānots un salikts atbilstoši tam treniņu grafikam. Jā, tur varbūt vairāk domā par miega ilgumu stundām un tā atjaunošanos. Un tā.
Kurš būtu tas brīdis, kad varētu apsvērt šādu sporta skolas? Sporta skolas jau, Murjāņu sporta skola, ja, Murjāņu sporta ģimnāzija, bet ir jau ļoti, teiksim, tas, kas ir hokejs un citi komandas sporta veidi, viņiem jau ir šīs klubi, ja, vai hokeja skolas. Ja, hokeja skola Rīgas ir Sergeja Žoltaka vidusskola. Tā nav tāda sporta skola, tas ir vēl citādāk. Un visus mēs vienā lauciņā nevaram likt, un tur ļoti atkarīgs no sporta veida. Ne visur ir vajadzīga sporta skola, lai iet uz profesionālu virzienu. Bet par vecumiem precīzi ciparus no manis neprasiet. Es ļoti izvairos vienmēr. Labi. Tā, labi, tad atkal aizrunājāmies, bet ejam tālāk. Tad kādā veidā tiek noteikti un kontrolēta šī slodze profesionālajā sportā bērniem? Tas ir vadlīnijas, jā, kaut kādas. Ir jautājums, protams, vadlīnijas jauks, bet tas tāpat kā ar tiem vingrinājumiem, kur ir efektīvi, ja viņus pilda, tāpat arī no vadlīnijām ir jēga, un no viņām var gaidīt rezultāti, ja viņas tiek ieviestas realitātē. Ir, ka teiksim, nevajadzētu stundām, es baidos bišķi samoties, bet tā ideja, ka stundām, kopējām slodzes treniņu stundām, treniņu sacensību stundām nevajadzētu pārsniegt bērnu vecumu gados. Ja, tas tur tā līdz pusauģu vecumam. Tas nozīmē, ka 10-12 gadīgam bērnam 10 stundas nedēļā, tas ir absolūts limits. Ja. Tas ir viens, bet ir liela nozīme tam, kāda ir slodze. Jo skaitīt stundas vien arī, teiksim, skrējējiem patīk skaitīt kilometrus, ja, cik kilometru nedēļā, mēnesī, gadā. Tas ir, bet tiklīdz ir bērnu slodze, ko mēs tagad bērnam skaitīsim? Stundas nedēļā, bet ir liela nozīme, ko viņš tajās stundās dara. Vai tā ir fiziskā aktivitāte, ka viņš skolas sporta stundā ņemās, vai viņš iet kopā ar ģimeni brīvdienās ar riteņiem braukt, vai tās ir organizētās fiziskās aktivitātes, kas ir basketbola, futbola, hokeja treniņi. Un arī šie treniņi ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi. Ir sausie treniņi, ja, kas ir vispārējā fiziskā attīstība, un tad ir specifiskie, un tad ir tehniski, taktiski, intensīvāk, mazāk intensīvi. Un ir dažādas šīs sistēmas izstrādātas, kā bērniem konkrētos sporta veidos būtu jāvirzās, kurā vecumā kas ir paredzēts, ja mēs runājam tagad par profesionālo ievirzi. Jā, jautājums, kā viņas tiek realizētas dzīvē, kopumā jau katram trenerim ir kaut kādas savas taktikas, un tiemžēl vai par laimi viņas pārsvarā ir balstītas tajā, kā viņi paši ir trenējušies un ko viņi ir atraduši par labu esam. Jā, Latvijā mums droši vien būtu vēl daudz darba šajā tieši treneru izglītošanas lauciņā par bērnu slodzes fizioloģiju un kā menedžēt slodzi. Bet kopumā sporta veidiem ir izstrādāts tādas vadlīnijas. Ja, hokejā, piemēram, ir pat sistēmas, kā tehniski un taktiski trenē bērns. Latvijā nē, Latvijā tas nav, bet ir kaut kāds treneru tādi stili vai veidi, bet kopumā jā, ir vairāk gan, ja mēs runājam par sporta, teiksim, uzraudzību. Daudz svarīgāk ir, ka bērni ilgi nodarbojas ar daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm. Tas, kas ir pilnīgi ar likumu aizliedzams, tas, protams, izklausās traki, bet agrīnā specializācija sportā gan. Ja, ka bērns nodarbojas ar vienu vienīgu sporta veidu, lielu skaitu, tur ir precīzi definīcijas, tas varbūt nav svarīgi, bet ka bērns tiešām nodarbojas tikai ar vienu sporta veidu, absolūti dominējošos mēnešus gadā un ļoti daudz stundas nedēļā. Ja. Ja bērns iet, teiksim, uz hokeju, bet iet vēl arī uz vieglatlētiku, tā nav agrīna specializācija, tā jau ir kaut kāda daudzveidība. Bet joprojām mēs tur mēģinām tomēr saskaitīt tās stundas nedēļā, ja, lai nav pārspīlējumi. Bet agrīna specializācija, vienveidīga slodze, agrīni, tā nav laba. Un es kāpēc tur piesaucu visādus izņēmumus, ja, ko patīk tur piesaukt Greckis vai Jāgras, ja, kur tur tie hokejisti, kas esot no 2 gadu vecuma, tikai slidojuši un tikai hokejs un pastāties, kādi viņi maliči. Nē. Agrīna specializācija viņa noved pie dažu izcilības varbūt, bet pie lielākās daļas neaktivitātes un pat tāda izsīkuma. Ja? Psihoemocionāli izdeg, fiziski izdeg, un tur ir vairāk trūkumu kā ieguvumu. Un tas pat ir vēl svarīgāk nekā tāds kopējs slodzes apjoms.
Tad visaptveroša pieeja, respektīvi. Nu, man uzreiz nāk prātā tenis. Jā. Tad, respektīvi, ja tu sūti trenēties tenisā, tur jau arī tas vecums ir maziņš. Jā, tad, attiecīgi, papildus noteikti ir jābūt kaut kam tādam, kas peldēšana. Peldēšana visiem, lūdzu, Latvijā peldēšana. Jāmāk peldēt, tas ir drošības jautājums. Bet peldēšana ļoti laba. Ļoti, teiksim, reiz nedēļas peldbaseini vai viegli atlētīgas treniņi. Jā, brīnišķīgi. Jā, Skandināvija kaut kā ļoti vēlīni to specializāciju. Viņi līdz pusauģu vecumam, tur tiešām 15, 16 gadiem, nodarbojas hokejs, florbols, futbols, tur viss kaut ko. Un tas veido daudzpusīgu fizisku attīstību. Un tas kā jebkurš cilvēks, es pilnīgi ticu, lai gan arī ārsti šausmīgi specializējās. Jā. Kardiologi arī, nav jau tikai kardiologs, ir aritmologs, ir invazīvais. Ja šausmīgi mēs specializējamies, bet es ticu, ka tāds vispārējais plašs redzējums dod iespēju būt labākam savā tajā super šaurajā lietā. Un ar sportu tas pats, ja tas cilvēks ir daudzpusīgi trenējies un attīstījis dažādas fiziskās dotības, viņš pirmkārt ātrāk apgūs atkal kaut kādas jaunas kustības, viņš spēs jau kaut kādas esošos stereotipiskās kustības vai kaut kādas iestrādātās kustības pielāgot jaunām situācijām, daudzpusīgāka vispār struktūra attīstība. Tur ir ļoti, ļoti, ļoti daudz ieguvumu. Un kādreiz tur piesauc, ka kaut kāds bija, ka, lai kļūtu par profesionālu, 10,000 stundas esot jānostrādā tiesā. Jā, es mēģināju, bet tas bija par violniekiem vispār tas pētījums. Šausmīgs sens pētījums par violniekiem, ka tie, kas spēlējuši 10,000 stundas, ir labāks par tiem, kas spēlējuši tur tikai 6, es tur bišķi primitīvi tur citēju. Bet, idejiski, skaidrs, ka, ja nodarbojas ar kaut ko daudz, tad tajā kļūst labāks. Bet tas nenozīmē, ka ir jānodarbojas tikai ar to vienu izolēti. Jā, un sportā tas ir ļoti svarīgi. Ir sevišķi bērnu sportā. Ir taču tādi arī kaut kādi talanti, vai ne? Ir talants uz kaut kādām prasmēm vairāk nekā uz citām prasmēm. Kā tu šo skaties? Skeptiski. Kā tad identificēt to talantu gēnu kaut kādu, ja tā kā, ja? Ir jau kaut kāda, futbolā, piemēram, lielās futbola, kas ir akadēmijas pasaules. Viņām ir kaut kāda atlases kritērija, ka viņi tagad skatās, kāds ir fiziskās darbspējas. Bet vēl viena lieta, kas man ļoti patika, burtiski tikko vienā kongresā tieši no futbola kluba tāds eksperts runāja, nav jau runa tikai par to, ka mēs tagad kaut ko testējam vai kaut ko paskatāmies, un mēs redzam, ka šis, teiksim, Pēters ir labāks par Miķeli. Daudz lielāka nozīme ir, kas notiek, ja mēs to cilvēku ieliekam vidē, kas viņam dod iespēju attīstīties. Un cik strauji mēs pēkšņi redzam, wow, viņš no tādas tā kā viduvējības pēkšņi ir kļuvis ļoti būtiski labāks pret to, kas viņš ir bijis. Un to kādreiz palaiž garām, ka nav jau runa tikai par talantu. Tas talants, ja viņš netiek attīstīts, viņš tāds arī paliks. Nekas jau tur nebūs. Mums ir jādod iespēju bērnam apstākļiem, kuros viņš šo talantu var arī attīstīt. Un tad tur atkarīgs no sporta veida, protams, bet tad ir runa par treneri, par vidi, par ģimeni. Jā, daudzi tur tēmē hokejā, piemēram, uz Skandināviju, uz Šveici, ja, ka tur tagad šausmīgi varēs attīstīties. Es nezinu, vai tā ir vai nav, tas lai paliek gudrākiem par mani diskusijai, bet talants vien, vai tie, kuriem kaut kas padodās vai nepadodās, tur ir ļoti slīdeni. Jo, ja no fiziskajām darbspējām, ja bērns ir, mēs sakām, akcelerāts, ja, viņš, pirmkārt vispār, ja bērns dzimis janvārī un decembrī, un viņi ir vienā vecuma grupā, tad tas jau pēc definīcijas ir negodīgi, ja, patiesībā. Tas nabaga decembra bērns, es nezinu, ka tu esi dzimusi, es esmu tieši pa vidu gadam, man viss kārtībā, es esmu vidu. Tad tu esi tā, kas visus izpogā visos pasākumos. Skaidrs, es esmu jūnijas, un es esmu pilnīgi viduvējība, vienmēr bijis nekāda problēma. Bet tie, kas ir, vai no akcelerāti, kas straujāk attīstās, ja, protams, viņi uzrāda, un liekas, ka viņš ir talantīgs, bet nē, mēs redzam vienkārši viņa darbspējas ir lielāks tādēļ, ka viņš no dabas ir ātrāks attīstības tips. Un tad jautājums, kas notiek, ka viņu noķer viņa vienaudži. Ja? Tā kā tās dotības un talanti tur ir labi treneri pamana. Man, piemēram, virslīgas treneris, ar ko es vienā komandā, šeit, kas jau redzu, fizisko spēju nav, bet viņš saprot hokeju.
Es vienkārši redzu, ka viņš saprot to sportu. Bet viņam neinteresē. Viņš negrib trenēties, viņam fiziskās darbspējas nav vajadzīgas, viņam vispār neinteresē. Bet viņš varētu būt labs, jo viņš saprot spēli. Nu, kurš ir tas gēns vai talants, kā mēs to varam notestēt? Tur nav, un tas nav tā. Bet tas ir līdzīgi kā ar citām visām spējām. Teiksim, vienam iet labāk matemātika, vienam patīk glaznot vai sanāk, nevis patīk pat. Jā, un tad, ja tam bērnam, mēs sakam, viņam kur ir talants tur uz vienu vai otru sportu, bet viņam riebjās. Nu, ko mēs no tā bērna to gribam izspēst? Es joprojām saku, ka bērnam primāri jāpatīk sportam, ar ko viņš nodarbojas. Nu, labi, tad mēs varam pārvirzīties tālāk, kad vecāki lielās gaidas un vilšanās par visu šo. Kāda tad ir mūsu atbildība? Es biju pārliecināta, ka manas meitenes spēlēs regbiju. Man vecāki regbiju spēlēt neļāva. Tātad manas meitas ies regbijā. Pilnīgi skaidrs tas jau ir. Jā. Manas gaidas tiks īstenotas. Jā, tas ir sarežģīts jautājums. Ir tādi piezemētāki vecāki, kuri tiešām ārkārtīgi labi spēj sajust vai novērtēt kaut kā tiešām tās bērna vajadzības, vēlmes, tādas attīstību un tā. Un tad ir tādi tiešām, kuri ārkārtīgi reizēm pat agresīvi jāpieiet. No vecākiem droši vien būs izšķirošā loma, jo vecāki arī būs tie, kas izvēlēsies treneri kaut kādā ziņā. Jā, mēs varam teikt, ka trenerim ir izšķiroša loma, jā, protams. Bet pirms tam ir vecākiem izšķiroša loma. Aizvest uz to sportu, veidot menedžmentu, kamēr bērns pats to nevar izdarīt un izvēlēties treneri, pie kura tas bērns. Jā, man arī, teiksim, izvēle par vienu otru treneru peldēšanā bija atslēgas moments, lai bērns atvērtos un tagad peld lielā basēnā, cik viņam 6 gadi, peld nekāda problēma. Viss patīk, viss notiek. Un progress bija ļoti strauji, tikai vidas maiņas dēļ. Bet vecāki var arī aizvest bērnu pie tāda trenera vai tādā vidē nolikt, kura viņu prāt ir ļoti uz rezultātu un attīstību tendēta, bet tam trenerim taču ir rezultāti, bet ar kādām metodēm šo rezultātu panāk, vai tās labākās bērna interesēm. Tur ir ļoti daudz lietu, kas reizēm ir pretrunā. Jā. Hokeja federācijā bija laba iniciatīva, kad bija bērniem tur tāds sabraukuma, tāda kā nometne, paralēli vecāki, lai viņi tur negarlaikojas pa tribīnēm un nekomentē, ko bērni dara. Vecākiem bija tāds seminārs tieši par šiem jautājumiem. Par uzturu bija, tur par enerģijas deficītu. Un bija arī no sporta psiholoģijas puses tieši par vecāku iesaisti. Un man šķiet, ka daudz vecāki ļoti, ļoti nepiekrita. Jā, viņiem šķiet, ka viņiem ir jābūt ļoti motivējošiem un ļoti tādiem, kā lai saka, agresīvi nav tas vārds, bet varbūt tādiem pārāk atbalstošiem un pazūd tā bērna spēja kaut ko pašam lemt un kaut kāds lēmums pieņemt. Bet, jā, tur jau varētu daudz runāt. Te jums jāpasauc kāds tas sporta psihologs, lai pastāsta par vecāku lomu. Izšķiroši. Es arī esmu strīdējusies ar dažiem vecākiem. Viņi man saka, bet kā? Bet mums jābrauc uz pasaules čempionātu. Es saku, uz kādu pasaules čempionātu? Pirmais bērns ir izdedzis, otrkārt viņam ir trauma. Es saku, ko jūs no tā bērna gribat izspiest? Jā, tur tās sarunas ir sarežģītas. Jā, par tiem vecākiem un to motivāciju ir pieredzēts arī pašai situācijas, kur kliedz vecāki no malas laukumā un kliedz treneris, un tad bērns ir tāds, ka vispār vairs nesaprot, kur pusi skatīties, kurā klausīties, un viņam tur dari to, dari šito, tā, ka nemācās pati to spēles būtību. Tas, laikam, jebkurā sporta veidā. Tā ir, jā, kur... Kā to risināt, es neķersimies, bet ir tiešām ļoti svarīgi visiem iesaistītajiem, sporta ārstam. Grūti saglabāt ētiku, ka es strādāju sportista veselības interesēs. Es jau smējos, ka es neesmu ģimenes ārsts, bet sporta ārsts jau man patīk uzvarēt, ja? Nevis tikai izārstēt. Man patīk izcīnīt medaļas un tā, bet primāri es strādāju sportista veselības interesēs. Nevis trenera interesēs, nevis bērnu, tā sportista vecāka interesēs, vai kluba, vai federācijas. Un to visiem vajag atcerēties. Treneris taču arī, jā, mums vajag rezultātu, bet spēlētājs, tas bērns, vienalga kurš, vai attīstību. Mums vajag attīstību. Ja? Tas bērns jau kaut kādu attīstību var uzrādīt tad, ja ir vide, kas viņam dod iespēju attīstīties.
Un treneris šausmīgi uzsver, ka jā, mums vajag to un to. Jā, tas ir tur ar reitingu, ar finansējumu saistīts tā. Vecākiem arī, bet tur, lai man ir bērns, ar ko lepoties. Jā, nu tā, vai kaut kā tā. Jā, bet mums visu laiku ir jāpatur vai jāspēj vienam otram atgādināt, ka primāri ir bērni intereses. Un tas kaut kur mēdz pazust. Jā, mēs tad esam jau būtībā nedaudz pieskāršies arī par pārmērīgām neatbilstošām slodzēm un paaugstinātu stresu un saslimšanām un traumām un arī to ietekmi turpmākajā dzīvē. Man uzreiz nāk prātā pašai dažas situācijas. Bērns nodarbojās ar sportu. Attiecīgi, tad, kad tas ir augstākā intensitātē, tad ir sporta ārsts, kurš sniedz kaut kādas savas rekomendācijas, iziet sporta dispensēri, tur visu skata un pārbauda. Kurā brīdī iestājās kaut kāda atbildība par šo bērna veselību, jo es nevaru 100% apgalvot, ka šis vecāks ar šīm rekomendācijām nonāk pie manis kā pie ģimenes ārsta? Nu, ja mēs runājam par nepilngadīgiem, tad likumdošana nav man stiprā puse. Bet mums ir bijusi par šo diskusiju ar kolēģiem. Primāri tā ir vecāka atbildība. Kamēr bērns nav pilngadīgs, tā ir vecāka atbildība. Jā, nu, tur ir nesen arī bijušas citās medicīnas sfērās diskusijas par to, ka ja vecāki pieņem lēmumus, kas kaitē bērnu veselībai, kas tur, ka tad var tur iesaistīt visādas institūcijas. Sporta medicīnā tā, protams, nenotiek. Varbūt vajadzētu atsevišķās situācijās, bet tā ir primāri vecāku atbildība. Absolūti. Bērna veselība ir vecāku atbildība. Man kā sportārstam ir rekomendācijas. Ja es strādāju sporta skolā vai klubā vai konkrētā komandā vai izlasē, es varu uzlikt tur veto. Es pasaku, nē, šis nedrīkst spēlēt. Bet, ja mēs runājam tā plašāk, ka ir bērns, kurš piedalās kaut kādā interešu izglītībā vai treniņos, basketbolā, futbolā, tad tā ir vecāka atbildība. Jā, tur pazūd tas kontrols mehānisms. Jā, un es ticu, ka Latvijā viņam vajadzētu būt lielākam. Arī viss šīs obligātās veselības pārbaudas sportistiem, kas ir caur bērnu slimnīcu, dispanseru ne, bet to sporta medicīnas centru. Jā, varbūt, ka arī šo pārbaužu esamība, vai tiešām visi viņas ir veikuši, varētu kontrolas ziņā būt kaut kādā labākā līmenī. Bet kapacitāte, protams, mums no sporta medicīnas puses Latvijā ir tāda, kāda viņi ir. Sporta ārstu vispār nav pārāk daudz. Un tur kādreiz ir iespējas izšmaukt, jā, bet tad es domāju, ka šeit atgriežamies pie izglītojošo darba. Gan treneriem, gan vecākiem, gan vispār sabiedrībai, jau sākot varbūt pat ar šo raidījumu. Kas ir tā nozīme šādām pārbaudēm un kāpēc ir jāizturās atbildīgi? Jo, ja vecāks izturās atbildīgi, mēs iemācam bērnam izturēties atbildīgi. Dienas beigās sportists, kurš nav vesels, viņš nevar uzrādīt nekādus rezultātus. Ja jau kāds tik ļoti par rezultātiem grib dzirdēt, tad nevar uzrādīt augstu rezultātu, ja tas cilvēks nav vesels. Ja viņš ir traumēts, ja viņš ir slims, viņš ir izdedzis, izsīcis, enerģijas deficītā. Tas bērns arī, kādu mēs no viņa rezultātu, ja viņš nav vesels. Un tad jautājums ir, ja mēs kaut kā vecāki, treneri, klubi vai vienalga, kurš pieprasa kaut kādas veselības pārbaudas, tur, varbūt šoreiz nevajag, tur nevar parakstīt tāpat, taču būs labi, viņi taču visi veseli, mēs tur iziesim pēc pusgada. Jautājums ir, ar ko mēs riskējam. Un tad kāda ir šo pārbaužu jēga? Šo pārbaužu jēga nav atlasīt, kurš ir spēcīgs vai kurš ir talantīgs. Šo pārbaužu jēga ir saprast, vai kāds no bērniem ir ar risku sporta veidā. Vai šī slodze rada riskus viņa veselībai. Protams, mēs visvairāk baidamies no tās pēkšņās nāves sportā. Jā, bet patiesībā jau arī no traumu riska, no saslimšanu riska, no pārmērīgas slodzes radītajiem riskiem veselībai. Un tur šīs medicīnas pārbaudas, ja kāds no viņām cenšas izvairīties vai pieiet tam pavirši, tad mums vienkārši ir plaši un skaļi jārunā par to, kādas tam var būt sekas. Jā, viņas var būt arī ļoti traģiskas, bet pārsvarā, ja mēs runājam par veselību un sasniegumiem, tad šī profilaktiskā pārbauda mums dod iespēju to visu uzlabot. Tas ir atspēriena punkts, lai mēs kļūtu labāki, veselāki, spēcīgāki, olimpiskie čempioni, ja kāds vēlās. Bet tas ir tas, kur sākās viss. Ja? Un es ļoti ceru, ka vecāki
pārsvarā ir tomēr atbildīgi. Jā. Nu, labi. Nu, kaut kā tā. Varbūt vēl tāds pēdējais pirms jautājumiem, kas ir ienākuši. Kādi tad būtu tie ieteikumi vecākiem, kuru bērni maz iesaistās fiziskajās aktivitātēs? Vecākiem, kuru bērni maz iesaistās. Pirmkārt, nepadoties. Otrkārt, sākt ar sevi. Tas nav viegli. Ir viegli stāstīt, ka vajag sportot un kļūt veselīgākam. Un ir viegli teikt, ka vajadzētu iet uz peldēšanu. Ja peldēšana laba, bet ja riebjās peldēt, vai cilvēks nemāk peldēt, man viņam teikt, ka tev vajadzētu iet uz peldēšanu. Tas ir absurdi. Bet mēģināt saskatīt tajā kaut kādu tālāku perspektīvu. Jo ikdienas menedžmentā ir grūti. Un atnākot vakarā mājās pēc skolas darba un visa, ko ikdiena mums prasa, tas ir grūti. Es to saprotu. Es tiešām saprotu. Man arī pašai, sporta ārsts, zināmā mērā nedaudz divkosīgs, jo man ir bijuši posmi dzīvē, kad darba intensitāte un menedžments ir tāds, ka es varu arī mēnesi pati vispār neko jēdzīgāku kā vakar pastaigi neizdarīt. Un tāda ir ikdiena. Bet mēģināt pašiem caur fiziskajām aktivitātēm, un tad to bērnu iesaistot un kopā ar bērnu. Es teiktu, ka caur to ir virziens. Pielikt to kā kvalitatīvo kopā būšanas laiku. Paldies! Un kādi būtu ieteikumi tieši pretēji tiem, kuriem bērni nodarbojas ar profesionālo sportu? Ieklausīties savos bērnos. Un ja jūs šaubaties, tad meklēt speciālistu viedokli. Un ne jau, ka es te reklamēju sporta ārstu, bet arī fizioterapeitu, ģimenes ārstu, kardiologu, neirologu pēc smadzeņu satricinājuma. Ja? Meklējiet padomu, prasiet. Ja? Un prasiet uzticamiem avotiem. Nevis ChatGPT. ChatGPT nav tas sliktākais, varbūt pat, bet ejiet pie speciālistiem un meklējiet risinājumus. Nebaidieties tiešām rūpēties par to savu bērnu. Profesionāls sports nenozīmē uzreiz, ka tas ir slikti un kaitīgi. Tur var arī atrast labu balansu. Bet vajag klausīties savos bērnos. Labi. Un tagad ķersimies klāt jautājumiem. Tātad pirmais jautājums, tas jau bija ienācis pirms kādu laiku. Mēs viņu pārvirzījām uz šīs dienas tēmu pēc iespējām. Kāpēc futbola, hokeja, basketbola, visas cīņas mākslas un visas citas sacensības, kurās tiek izmantot un izsmelta veselību, sauc par sportu, ja sports, kā rakstīts sporta likumā, ir jebkura veida aktivitāte veselības saglabāšanai un veicināšanai? Jā, šis tāds dzēlīgi provokatīvais jautājums. Kaut kā es jau drusku teicu, ka nav jau tā, ka viss hokejs, basketbols, kas tur vēl bija cīņas. Labi, ar cīņas sportiem tur varbūt piesardzīgāk. Tie, kas ir mērķtiecīgie kontaktsporti ar lieliem centrālas nervu sistēmas, smadzeņu satricinājuma riskiem, jā. Bet nav jau tā, ka visi šie nosauktie sporta veidi nozīmē uzreiz veselības izsīkumu un kaitējumu veselībai. Tas tā uzreiz nav. Es piekrītu, ka tā vide un kultūra kaut kādā ziņā ir bijusi šausmīgi uz sasniegumiem tendēta, un tas ir radījis pietiekami daudz problēmu. Bet tas jau nenozīmē, ka pats sporta veids ir slikts vai kaitīgs. Un tā. Par sporta likumu, jā, tas ir ļoti labs komentārs. Tanī brīdī, ja mēs runājam par profesionālo sportu, tad tur daudz kur veselība tiek nolikta prioritāšu saraksta dibengalā. Tā tas ir. Vai tāpēc likums jāmaina? Tas laikam nav jautājums man. Es netēmēju uz amatu, kur varētu izmainīt sporta likumu. Tā, labi, paldies par atbildi. Un tālāk tad, kas liecina, ka bērns ir pārāk noslogots vai kā aktivitāte viņam ir par smagu? Jā, man liekas, kaut kādas jau dažas lietas bija. Jā, būs kaut kādi noteikti jau izrunāti. Jā, tur ir nozīme, protams, vecumam arī. Bet pamatlietas, kuras ir jāskatās, var jautāt bērnam pašam par nogurumu. Ja bērns stāsta, ka ir nogurs, miega kvalitāte, varbūt ir miegainība un
no rīta nevar pamosties un vairāk nāk miegs, bet varbūt kādreiz arī otrādi. Pie pārtrenēšanās varbūt arī tā, ka ir grūtības iemigt, miegs ir saraustīts. Un, teiksim, tas nervu sistēmas uzbudinājums no visa, kas notiek, ir tik liels, ka tas bērns miegā nespēja restartēties, teiksim tā. Kaut kādas sūdzības, nespecifiskas, tur kaut kādas locītavas sāpes, muskuļu sāpes, viss, kas varētu kaut kādas mikro mazās traumiņas, uzreiz jāvērtē slodzes atbilstību. Tad, ja tie ir lielāki bērni, kuriem jau var sākt skatīties arī kaut kādus objektīvus, tur kaut kādu pulsu vai kaut ko tādu, tad izmaiņas pulsos, 16, 18 gadīgi tie, kas nopietni nodarbojas, viņiem jau tie pulsometri tagad parādās, varbūt pat mazākiem, jau parādās. Var sekot līdzi, ja mēs redzam, kāds ir parasti miera pulss, miega pulss un tam līdzīgi, mēs varam redzēt, ka parastais pulss ir, teiksim, tur, 50 drusciņi, kā trenētam, jūtu 60, un tu pēkšņi viņš tagad ir pa 10 citieniem lielāks. Ja? Tur nebūs precīzi skaitļi no manis, bet izmaiņas pret to, kas parasti šim bērnam jaunietim ir normāli. Emocionālais, es to jau kaut kur iepriekš jau runāju. Emocionālais, viss tāds kaut kāds nemierīgums, kašķīgums, grūtības koncentrēties, viss šīs lietas. Un vēl viena lieta, un tur ir jārunā ar sportistu un treneri, jāskatās, kā sportists pats jūtās slodzes laikā. Varbūt tā, ka viņam pēkšņi tie paši treniņi, kas līdz šim nav sagādājuši nekādu tādu baigo piepūli, liekas grūtāki. Vai pie tādas pašas līdzīgas slodzes viņš piekūst vairāk. Ja? Arī šādas subjektīvas sajūtas par to, cik grūta ir slodze. Ka man sajūt, šodien baigi grūti. Nevajag tā kā spiest un tikt pāri, vajag sākt skatīties, vai nav bijis kaut kāds, turnīrs, daudz spēles, daudz sacensības un tagad kaut kāds tāds nogurums samvērs. Tādas visādas mazas nespecifiskas lietiņas. Ja? Un tas viss jāvēl kopā pret to, kā bērns jūtas parasti. Un jāsāk vērtēt, vai slodze nav par lielu. Paldies! Un pilnīgi jebkura trauma un arī biežāka slimošana. Ja? Ka bērns sāk slimot biežāk. Arī tad uzreiz jāsāk skatīties. Tas var būt pārslodzes dēļ. Paldies! Sveiki! Sveiki! Manam bērnam patīk volejbols, un viņš trenējas gandrīz katru dienu. Bet pēdējā laikā pamanām, ka skolā ir grūtāk koncentrēties un sagatavot mājas darbus. Kā mēs kā vecāki varam līdzsvarot mācības un treniņus, lai viņš nejustos tik pārslogots? Kaut kas jau droši vien no tā sporta. Jau primāri bērnam ir skola un tad treniņi. Ja? Tur daži treneri tuņi man nāks virsū un sāks bārties, bet bērnam primāri ir skola, jo tam bērnam ir jātīstās arī teiksim, sociāli un daudzpusīgi un jābūt arī bērnam un pusaudzim. Mēs nevaram viņu padarīt pārāk ātri par profesionālu. Bet atbildot uz volejbolu jautājumu, tur jau visādas viltības. Viena viltība ir, ja bērnam tik ļoti, ļoti, ļoti patīk tas volejbols, tad uz volejbolu var iet tikai tad, kad skolas lietas ir izdarītas. Un ja skolas lietas nav izdarītas, tad šodien treniņš jāizlaiž. Bet, ja katru dienu ir volejbols, tur par vecumu noteikti vēl jautājums, cik vecs ir tas bērns. Tas nav zināms, bet jāskatās, ir noteikti tad slodzīti jāsamazina. Nabaga bērns. Tie bērni, kuri paši daudz grib sportot, tad viņiem jāsaka, ka kaut kas jāņem nost, man tas vienmēr liekas mazliet noziegums. Bet ja tas sāk traucēt skolai, un šīs ir labas pazīmes, tās grūtības koncentrēties, grūtības tikt galā ar kaut kādiem šiem skolas domāšanas kognitīviem uzdevumiem, tad bišķīt jāsamazina. Jo varbūt, ka iemesls ir ne tik daudz, ka ir grūtības koncentrēties, bet vienkārši nav bijis laika izpildīt mājas darbus, un tad viņi kļūst kaut kur sasteigti, pārāk vēli. Tur tāda... Tad skolā veidojās atkal sekundāri jau trauksmīti par to, ka es izdarīju tā, kā vajag. Jā, bet kaut kur volejbols brīnišķīgs portrets, bet tad varbūt ir vērts pārskatīt slodzes apjomu. Labi. Kā palīdzēt bērnam atrast piemērotu sporta veidu, ja viņš neizrāda interesi par fiziskajām aktivitātēm? Manuprāt, šis jau bija izrunāts. Mēs runājam, nav zelta metodes. Tur katrs bērniņš ir ļoti, ļoti tiešām atšķirīgs. Bet ja tie ir pavisam maz bērni, tad pirms skolu, līdz skolai noteikti kopā ar vecākiem.
Mums, piemēram, meitenēm manām meitiņām ļoti patīk kliņškāpšana. Mēs gājām uz boulderingu, brīnišķīgi vēl bērnu siena. Mēs gājām visi 4 bebis vispār vēl tajā tur bebīšu krēsliņā bijām, mēs tur uz maiņām. Un pēc tam lielā meita jau pati sāk iet uz treniņiem jau bez mums. Un tagad izdomājas, ka grib uz parkūru iet, kas vispār ir kaut kāds ārprāts. Es vēl nezinu, kā es no šitā tikšu vaļā, bet varbūt lai mēģina grupēties ekstrēmās situācijās. Bet mēs gājām kopā, un tad jau tas bērns arī kaut kā tā kā pavilkās, jā. Varbūt, ka tas ir veids, kā mēģināt. Paldies! Kādu uzturu ieteikt aktīviem bērniem, lai nodrošinātu pietiekamu enerģijas daudzumu? Šeit varbūt ir kaut kādas papildus pozīcijas, jo skaidrs, ka ir veselīgi uzturu pamatprincipi, šķīvis, to mēs visu tā kā zinām. Bet, ja ir tiešām aktīvs, varbūt ir kaut kas, ko tu papildus ieteiktu? Galīgi nav mans lauciņš. Man nepatīk izteikties par sporta uzturu, jo tā ir tiešām smalka lieta, it sevišķi, ja tas ir par bērniem. Jautājums ir par bērnu vecumu. Nav zināms. Jā. Līdz 16 gadiem tas ir veselīgi uzturu pamatprincipi. Un man ir bijusi diskusija, neteiksim diskusija, bet bija jautājums tieši arī ar hokeja vecākiem par tur kaut kādu papildus, tur proteīnu, atjaunojuši, vēl kaut kas. Es saku, nē, mēs runājam par 13, 12 gadīgiem bērniem, par kādu atjaunošanu. Un tad tēta komentārs, viņš saka, jā, bet viņam slodze ir tik liela, ka viņš nespēja ar uzturu uzņemt visu, kas viņš nepaspēja to uzņemt. Un tad uzreiz pretjautājums, ja ir tāda situācija, varbūt runājam par samazinātu slodzi, nevis likt klāt uzturu bagātinātājus. Ja? Līdz 16 gadiem ir pamat veselīga uztura principi. Sekojam līdzi. Lielākais klupšanas akmens ir tad, kad ir skola, ir bijušas pusdienas, kaut kāds ir laiks un vakarā treniņš. Jautājums, kā tas bērns tiek pabarots pirms treniņa. Un tur netik daudz ir runa, ko cik daudz, bet vienkārši, lai ir kvalitatīva maltīti tās 2-3 stundas pirms tā treniņa. Jo ļoti bieži tie bērni, viņi labi pārspējuši ierodas ar staķiku pekanrīkstu maizītēm un domā, ka ir noklāts treniņš. Un tur rodas kaut kādas tādas ilgtermiņa problēmas. Ja? Tas nav viegli, mīļie vecāki, es to saprotu. Samenedžēt ēšanu, lai viņi būtu sakarīgi pret tiem treniņiem. Ja, bet līdz pusauģu vecumam kvalitatīvs šķīvis saturs, daudzveidīgs, krāsains, pilnvērtīgs, tikai un vienīgi. Paldies! Vai bērnam pietiek tikai ar sporta stundām? Nē, laikam jau nē. Ko es gudru varu pateikt? Atcaucamies, tad Pasaules veselības organizācija saka, 60 minūtes dienā jākustās bērnam. Tā tad nepietiek. 60 minūtes dienā jānodarbojas ar vidējas līdz augstas intensitātes slodzi bērnam. Tā tad ne. Mēs kā ģimene neesam pārāk aktīvi, bet saprotam fiziskās aktivitātes nepieciešamību. Kāda vienkārši sporta vai aktivitāšu veidi būtu piemērota visai ģimenei? To, ko jums pašiem ir visvieglāk realizēt, ko es teikšu, ejiet tagad ejiet uz hokeju. Neviens no jums nevāks lidot. Kāda jēga, kurš atskāja ieteikt iet uz hokeju? Tas, kas jums ir vistuvāk, ar, visvieglāko menedžmentu, pastaigās. Ejiet uz tuvāko sporta laukumu, pašu bumbas pārdīt, mētāt grozā, pastaigās, pa visām iespējamām pastaigu takām, skriešana, riteņbraukšana, braucot izbraucienos velospēdu. To, kas jums pašiem ir ērts, jo redziet, pateikt, ka tagad ir baigi, peldēšana brīnišķīgs sporta veids, ja? Bet ja tuvākais basēns 20 km no mājām un ir ļoti sarežģīts turien nokļūt, tad ilgtermiņā šāds mans ieteikums neieviesīsies ikdienā. Ir ļoti, ļoti svarīgi atrast to, kas ir ērts un iet, un mums visiem patīk, un mums tas iekļaujās ikdienā. Un tur es nevaru pateikt konkrētu, bet meklēt, kas jums pašiem sagādā. Bērni sporto tāpēc, ka viņiem patīk. Vecāki metaties līdz ar tiem bērniem tāpēc, ka patīk. Un būs forši. Un visi nosvīduši un nekāda teica netīri ierodās uz stundām nošmulējušies. Tā kaut kā es teiktu. Labi, tad šeit ir pāris jautājumi, kas jau pārklājās mums, bet es pieminēšu, lai cilvēki zina, ka mēs esam pamanījuši viņus. Tātad par papildus vitamīniem, uzturu bagātinātājiem, intensīvu sportu, tātad minēja, jā, tas ir atbildēts. Es vēl vienu papildu komentāru. D vitamīnu mēs neatceļam. D vitamīns, protams, ir atbilstoši tur visam, kā medicīniski mēs to raugāmies. Un varbūt saruna tad, ja ir kaut kāda tur īpaši uzturu principi, varētu būt veģetārs, vegāns uzturs, tad atbilstoši analīzēm un atbilstoši deficītiem. Ja? Bet es ārkārtīgi neatbalstu uzturu bagātinātāju lietošanu, angliski saka just in case.
tagad tuvojās ziema, varētu kaut ko paēst, ja? Vai tuvojās izslēgšanas spēles play-off, varētu kaut ko uzēst. Ja? Tā nebūs laba taktika. Bet mērķēti, ko mēs gribam ar konkrētu uzturu bagātinātāju vai deficīti vai kaut ko, tad jā, bet tas ir ļoti individuāli ģimenes ārsta praksē vērtējums. Labi, un tad ir pēdējais jautājums un vēl viens komentārs, ko es pieminēšu. Jautājums, kā man kā vecākam rīkoties, lai nepieļautu, ka bērns kļūst pārāk atkarīgs no sasniegumiem sportā un psiholoģiski neietekmēs no neveiksmēm? Šis ir ļoti labs jautājums. Atkarīgs no sasniegumiem, pārāk atkarīgs bija atslēgas vārds. Jā. Atkarīgs no sasniegumiem jau pats par sevi tas jau nav nekas slikts. Jā? Ja mēs tā evolucionāri skatāmies, tad tā jau ir daļa no izsišanās, vai ne? Ka mēs gribam būt labāki par pārējiem, tā teikt, individiem mūsu sugā. Tā nav slikta īpašība pati par sevi. Es teiktu, ka tiešām svarīgais aspekts ir iemācīties bērnam, jaunietim akceptēt, pieņemt un sadzīvot ar neveiksmi vai zaudējumu. Un tur ir visādi labi tādi sporta psiholoģijas, es nezinu, vai knifi, bet tādi tā kā principi, kur pirmais ir, ka uz akūtām kaut kādām spēcīgām emocijām nav jēgas neko risināt. Jā, tādā brīdī, ja pēc tā zaudējuma tas bērns ir ļoti emocionāli sakāpināts vai jaunietis, tur nav jēga racionāli tagad mēģināt aizklauvēties līdz viņam vai viņai. Bet pēc tam mēģināt analizēt, kā jau jebkuram, ar pieeju, kāpēc kaut kas nesanāca, kā es gribēju, un ko es varu darīt, lai nākamreiz man sanāktu labāk. Ja? Tas, ka bērns ir ļoti uz sasniegumiem tendēts, tas pats par sevi nav slikti. Slikti tas kļūst tad, ja bērns galīgi nespēj sadzīvot ar to zaudējumu. Un tur tad pēc tam mierīgi, pēc tam sarunā, nevis tur uz akūtām zaudējuma emocijām, bet pēc tam, kas bija tas, kas nesanāca, kāpēc nesanāca un ko mēs varam darīt, lai pēc tam tas būtu labāk. Tas tāds, ko parasti man pašai no sporta psiholoģijas, kas tā palicis atmiņā. Labi, paldies. Un tad ir šāds komentārs. Bībelē jau sen ir rakstīts, ka katram savs, un Raimonds Bergmanis teica, ka līdz 16 gadu vecumam bērniem nav jābūt sporta specializācijai, un visiem jānodarbojas tikai ar vispārēju fizisko sagatavotību. Un tas ir pareizi. Taču tas būtu jāzina ne tikai ārstiem, treneriem un sporta skolotājiem, bet arī visiem vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni aug veseli. Man šeit brīnišķīgi minēja arī Skandināviju, kur nav šī specializācija līdz konkrētam vecumposmam un ir šī vispārējā. Kopumā jau komentārs patiesībā ir ļoti labs kopsavilkums visam, ko mēs šodien, man liekas, pārunājām. Protams, ka katram savs. Ja? Absolūti katram savs. Un tā jau ir tā mūsu pasaules krāsainība, dažādība un tas, kas padara šo pasauli tik interesantu un aizraujošu. Ja visiem būtu viens, tad mēs būtu šausmīgi garlaicīgi. Bet par to, ko Bergmans teica, par to agrīno specializāciju, protams, ka es viņam piekrītu. Protams, viņam piekrītu. Par to, vai vispārēja fiziska sagatavošana, tas varbūt ir, varbūt nelīdz galam varētu būt arī konkrēts sporta veids, bet pie noteikuma, ka ir vēl kaut kas arī. Ir kaut kāds tas dominējošais un tad kaut kāds vēl papildus, ko mēs jau šodien runājām. Un par to, ka tas būtu jāzina visiem, protams, tāpēc šāda raidījuma, ne? Tāpēc jau mēs te runājam jau pusotru stundu, lai pēc iespējas vairāk cilvēkiem, rastos prieks par kustību un tā, par ko ārsti ņemās, ir tā saucamā veselība pratība. Katra paša atbildība par savu veselību. Lai nav tā, ka ierodas pie doktora Plaudas ģimenes ārsta kabinetā un saka, izārstē mani. Ja? Vai uztrenē mani. Nevienu nevar uztrenēt, ja negrib pats trenēties. Un nevienu nevar izārstēt, ja pats negrib ārstēties. Un nav jau nekādu īsceļu vai šortkatu. Tas darbiņš ir jāizdara. Un tas jau būs nevis svētdien noskriešu 20 km, bet varbūt 3 reizes nedēļā noskriešu 5 km. Ja? Tas ir tās daudzās mazās lietiņas, kas ilgtermiņā mums iedos fiziskās darbspējas, labu ilgu dzīvi, veselīgumu un tā tālāk. Un īsceļu nav, un maģisko treniņu metožu nav, un maģisko kaut kādu ārstēšanas metožu arī nē. Un ja mēs tā mēģināsim sarunāties par to, kāpēc arī ģimenēs, kurās fiziskās aktivitātes varbūt nav uzreiz pašsaprotams, kāpēc ir vērts viņas mēģināt ieviest,
tad tā veselība pratība un bērni jaunieši. Un beigās arī olimpiskās spēles. Nu, tas jau viss ir saistīts. Kaut kā tā man šķiet. Ļoti labs tas beigās. Tas īstenībā izcils komentārs kāds noslēgumam tieši tā kā vajag. Mēs arī esam noslēgumā. Vai ir kāds vēlējums skatītājiem? Kustaties. Kustieties, kustībā dzīvība. Labi. Tad paldies par sarunu. Šovakar otrajā sarunā ciemos pie mums bija sporta medicīnas ārste Laila Ušacka. Un šīs sarunas ierakstā var noskatīties Vesels Rīdzinieks mājaslapā, Veselīga Rīga Facebook lapā, 2 gan YouTube kanālā un Spotify sarunas par veselību. Šovakar mēs atvadamies un mēs tiekamies nākamajā nedēļā. Nākamajā sarunā es tiekos ar klīnisko psiholoģu Aiku Krišjāni, un sarunas temats ir, kā veicināt jauno vecāku psihoemocionālo labklājību. Paldies!